Nu, Čivriu 72. Šī video grib parunāt par mobilo sakaru operatoriem, kuri principā, cik es viņus atceros, sākot no tā visdārgākā, visvecākā un tā tālāk, visi man kaut kādā veidā ir mēģinājuši čakarēt. Tagad kaut kādus gadus atpakaļ pārgāju pie operatoru, kurš likās, ka nečakarēs. Es saku, nu klausies, man vajag tādu un tādu tarifu. Nu, ķipa, mums tagad iedomājas telefonā internets. Priekš kam viņš vajadzīgs? Mums ir internets te uz Wi-Fi uz vietas, visus mēs telefonus izmantojam firmā kā stacionāros, teiksim tā, parasto Latelekom klausuļu vietā podziņnieki mums ir, 6 podziņnieki firmā. Kāda vēl pēc mums tur kaut kāds internets vajadzīgs vai vēl kaut kas? Un tas sakara operators, pie kuras pēdējā pārgājums, ka jā, mēs saprotam, jā, mēs jums varam piedāvāt tarifu plānu, kaut kāds tur ķipa, nu, ka tur tas internets, var teikt, nedarbojās, vai arī viņš ir par kaut kādu papildu samaksu, tad tur viņu atslēdz, karoča visi 900 numuri nobloķēti, nu, viss būs labi. Es saku, cik te būs tā cena? Nu, iedot tādu cenu. Es saku, labi, ja kas būs pēc gada, jo tas iepriekšējais operators man darīja tā, ķipa iedod atlaidu uz gadu, un pēc tam, protams, viņš neko, vienkārši paiet gads, es skatos, bļet, tādi rēķini. Jā, vajadzēja piezvanīt. Es domāju, nu, nahu, es nevaru pa visām lietām atcerēties, pa katru telefonu numuru zvanīt, mums firmā kaut 14 telefonu numuru. Tagadiņās šitais operators saka, oi, tev tur būs baigais menedžeris personiskais, un tas tev tur zvanīs, un visu baigi noskaidros, kā iestāt laid uz beigām, tad nu tik būs. Tagad tas operators, nu pāris gads tā arī bija, tagad atsūta man vienkārši vēstuli, ķipa, jums būs jauni tarifu plāni, tik un tik internets, tā un tā tas sauksies. Kāds, bļa, fucking internets, man viņš nav vajadzīgs, mums podziņnieku telefonu, reāli kaut kādiem 2-3 cilvēkiem varbūt, kas lieto vispār internetu telefonā. Pārējais ir vienkārši podziņnieki, pa kuriem zvanīties. Un tā vēstule ir tāda. Ja tev gadījumā šitas viss nepatīk, tu vari tagad atteikties bez soda sankcijām un pis nahuj, kur tu gribi. Savukārt, ja tu gribēsi pēc tam atteikties, nu mēs tev ķipa iedosim to atlaidi, jo zin kā, viņi izdomā, teiksim, tas telefona numurs viens maksās, teiksim, 30 eiro. Bet tev būs atlaide un viņš tad maksās 10 eiro. Nu, kas būtu ok. Bet, ja tu izdomās atteikties, tad tev tas līgums tiek slēgts, teiksim, tur uz 2 gadiem. Un, ja tu no tā numura atsakies, tad tev jāsamaksā visa tā pilnā summa par to iedomu tarifu, par tiem 30, teiksim, vai 24 eiro, tā starpība. Nu, iedomājies, tas ir 10 telefoni, katrs, pieņemsim, par 24 eiro, 240 eiro mēnesī, un pa 2 gadiem 3000 tev, ķipa soda nauda būs jāsamaksā. Nu, tas, ja tu no visiem atteiktos, un tā tālāk. Un vienkārši tev nostāda tā, vairs nav nekāds baigais menedžers, kurš kaut ko zvanīs, kurš kaut ko tur rūpēsies, vienkārši vēstule. Ja gribi, patīk, ja nē, pis nahuj. Un zin kā būtu? Un ja es pistu nahuj, tā teikt, atpakaļ pie kāda no tiem operatoriem, pie kuriem es jau arī šito visu esmu piedzīvojis, tad būtu tā, ka tev pēdējā dienā zvanīt kaut te Alīna un beigāk kaut kādā samtainajā balstiņā apvārdotāji tev piedāvāt kaut kādas tur super lietas un tā tālāk. Un tā viņi visi izturās pret lojalu kustomeri. Tā kā līdz ar to, nu ko, būtu jau jauki, ja Latvijā ienākt kaut kāds 4. operators, kur tev pateiktu, ka viņš tev nečakarēs, un tā viņš arī nečakarētu. Un mēs tur varētu pieslēgt savus podziņu telefonus pa kaut kādu tarifu, kurš būtībā mums pat zvanīt no tiem telefoniem īsti neko baigi nevajag. Un mums vienu brīdi bija kaut kāds tāds tarifs piezvani man, jo tie veikalu servisi, otra servisa telefoni, tur 4, te 2, tur 2 podziņnieki, uz kuriem vienkārši cilvēki var piezvanīt un uzprasīt, cik maksā pretrūsa. Mums nevajag tur skatīties TikTokus tajos telefonos vai strīmēt kaut kādus laivus vai vēl kaut ko. Mums pat smartphone ir man un pārējie lieto savus privātos. Nu tā kaut kā, tā kā, jā, karoče, nu neko jau es nedarīšu, es maksāšu, jau tas līgums man jau tā. Ķipa, ja tu neatteiksies, tad tas līgums automātiski tev stāsies spēkā. Tāda bija tā vēstule uz e-pastu. Viss tagad man acīm redzot automātiski ir stājies spēkā līgums, ka es atsakos no viena numuru, nu vienkārši atsakos. Tad es samaksāju, nevis es vienkārši no viņa varu atteikties. Man tagad ir jāsamaksā tad soda nauda par 2 gadiem uz priekšu, kur tas līgums lūk tāds ir noslēdzies. O tādi tie operatori ir, nu ritīgi čakarmaņi. Galvenais, ka, ok, tad viņi nevis solītu, ka tas ķipa tā, kaut kāds terminēts vai kā, nu, bet sanāk tā, ka viņi saka, vsjo, tev būs šitāds tarifs, vienmēr tev būs menedžers, viņš tev zvanīs, viss, un tā nav ne menedžeri, nekā ir vienkārši vēstuli un pis nahu, ja nepatīk. Nu, tāda tā biznesa praksa ir šinī.
mazajā republikā, kur nav daudz iedzīvotāju, un tāpēc katrs grib laikam baigi nopelnīt. Nu, tādā veidā to var acīm redzot izdarīt. Peace!